Nu, sveiki! Beidzot arī mēs esam uztaisījuši klasisko eksperimentu ar mazajiem tomātiņiem no lielveikala. Tātad mēs ņemam vienādas glāzītes, mēs ieberam vienādu daudzumu tomātus un apliejam ar dažādu ūdeni. Pirmais šis ūdentiņš ir no krāna ūdens. Šis ūdens ir no kangina aparāta. Nu, viņi man stāv tagad varbūt 15 minūtes, bet īstenībā viņi jau sen, jau labu laiku es redzu šo lielo atšķirību. Tātad kangina ūdens spēja ir attīrīt mūsu lielveikalu īpaši dārzeņus, augļus. Viņš izsūc laukā tās nelabās vielas, kuras mums nemaz nav vajadzīgas, pat ļoti nav vajadzīgas. Es reiz lasīju kāds vīrietis, kad viņš bija nopircis kangina aparātu, viņš teica, notika brīnums, man sāka garšot tomāti. Un tas izrādās tāpēc, ka viņš tomātus vienmēr ir pircis veikalā, un tad, kad viņš viņus sācis turēt šajā kangina ūdenī, viņi ir atguvuši to normālo dabisko tomātu garšu, kādam jābūt normālam mājas tomātam. Man tas iepriecina, jā, jo tas patiešām ļoti labi redzams, un tu redzi, ka tie nav tukši vārdi.